Tev beidzot ir piegriezies. Visu mūžu tev kāds cits saka, kā tev darīt, kā tev domāt, kā tev rīkoties. Tad, kad tu biji mazs bērns, un tev bija 1 gadiņš, 2, 3, līdz 5, 6, 7 gadiņiem, tev audzināja vecāki, vai arī kāds cits, kas par tevi rūpējās, vai ne, kā par mazu bērnu. Un viņi tev teica, kā tev rīkoties, kā tev nerīkoties, kas ir labs, kas ir slikts, kā uzvesties, kā neuzvesties. Un viņi tev mācīja, kā reaģēt uz citu cilvēku, izdarītām lietām un kā pašam komunikēt ar citiem. Un visas tās lietiņas, ko tu uzskati par pasauli, par sevi, visādi koncepti, pat lietas tādas kā, kas ir mīlestība, kas ir draudzība, uzticība, pienākums, visi šie te abstraktie koncepti, kurus it kā mēs saprotam ar vienu vārdu, bet zem kuriem īstenībā slēpjas jūra ar emocijām, un katram cilvēkam īstenībā viņi var nozīmēt kaut ko nedaudz savādāk. Viss tas tev tika iemācīts un pateikts. To pateica tev citi. Un, protams, ka tas ir labi, ka bija cilvēki, kas par tevi rūpējās, jo vieni mēs nekad nevarētu attīstīties un izaugt, bet vienalga ir iekšā tā sajūta dažreiz, ka pa īstam tu nejūti, kas tad tu esi, kur tad ir tā tava balss. Un tad tu iegāji skolas sistēmā, un tev bija jāklausās skolotājiem, ko viņi saka. Viņus bija jāklausa, un viņu likumiem bija jāpakļaujas, un viņu vadlīnijām bija jāpakļaujas, un viņi bija tie, kas mācīja un sagatavoja dzīvei pēc skolas, tad, kad tev būs 18 un vairāk, kad tu būsi pieaugušais. Viņi tev mācīja un stāstīja, un atkal viņi tev stāstīja, kā būs, kā jābūt. Un tā tava īstā sirds balss tur arī neattīstījās, palika dusoša, vai ne? Un tad tu izēji lielo cilvēku pasaulē, sāc karjeru, attiecībās ieeji. Un nākamais, ko tu zini, tev jau ir 35 vai 40, vai pat nāk 50 gadi. Un tu ej pie terapeita. Un pat terapeits tev stāsta, kā tev labāk darīt. Viņš tev saka, tev ir jāpastāv pa sevi, tev jāmāk novilkt robežas, vai tev ir savas dusmas jākontrolē. Un atkal to vai šito, bet tev saka, kā tev vajadzētu justies, ko tev vajadzētu darīt. Un tur iekšā tas viens, kas tevi ir, viņš zina un jūt, atkal man saka, kā darīt. Kur tad ir tas, ko es vispār gribu? Nāc pie manis. Izaugsmesterapija.com, un es tev parādīšu, kā tu beidzot vari sadzirdēt savu īsto es. Varbūt pat pirmo reizi mūžā tu sajutīsi, ko tu patiešām gribi. Es tev parādīšu tieši kāda bloķējoša emocija traucē tev to visu sajust, sadzirdēt, saskatīt. Un tad var notikt brīnums un var notikt dziedināšana. Un pēc tam tev vairs nevienam nav jāsaka, kā tev darīt. Tu beidzot sāksi dzirdēt, ko tu gribi. Un man tev nebūs vispār nekas jāsaka. Viss nāks tīri tev no paša, no tavas iekšienes. Vai tu vēlies sākt šo kolosālo ceļojumu? Tad nāc uz izaugsmesterapija.com un piesakies uz brīvo konsultāciju. Strādāsim kopā!